šī Ericsson autobus ir kravas mašīna, kur mēs esam aprīkojuši ar savu jaunākajām tīkliekārtām, gan pielietojuma aplikācijām, ja pielietojumiem, kā tās var izmantot mūsu klienti, kas ir galvenie lielākie tīkla operatori, lai pēc tam būvētu platjoslas pakalpojumus saviem klientiem, gala patērētājiem. Gan plašu patēriņu, gan arī biznesa klientiem. Šis saucamais roadshow, viņš apmeklē principā visas valstis, kur Ericssonam ir klātbūtne, un tieši ar mērķi mēs šeit uzaicinām mūsu klientus, kur mēs viņiem rādām, ko mēs darām, ko mēs piedāvājam šobrīd, un mūsu izstrādes arī tuvākajos gados. Interesantākā lieta, protams, ir LTE, kas ir pirmsākums 4. paudzes mobilajiem sakariem, jo vadās publiskajā telpā ir izskanējuši paziņojumi no Telesoner Zviedrijā, kurš pat labam būvē tīklu, un mēs sagaidām šā gada beigās viņš tiks nodots komerciālā eksploatācijā. Vadās bija paziņojums par savstarpējo sadarbību starp Telesoner tīklu, kurā darbojas Ericsson tīkla iekārtas un Samsung termināli, kas ir teiksim, pirmais savstarpējās sadarbības tests pasaulē LTE jomā. Un arī šo tehnoloģiju mēs šeit demonstrējam šajā mūsu automašīnā. Arī tīri praktiski, lai mūsu klienti redz patieso 4. paudzes mobilo pieslēgumu. 4. paudzes mobilais internets faktiski ir ekvivalents visātrākajam šobrīd piedāvājumā esošajam fiksētajam ātrumam. 100–150 megabits sekundē tas ir tīri praktiski sasniedzams, un to mēs redzam pārēdot augstās izšķirtspējas televīzijas kanālus vai videokonferences.